var redzēt labi. Šī ir iesildīšanās pirms spēka treniņa. Neatkarīgi vai tavs treniņš tiek aizvadīts mājās, ārā vai sporta zālē, šī iesildīšanās tev palīdzēs sagatavot savu ķermeni spēka treniņa daļai. Un tas ir galvenais mērķis iesildīšanās, pamodināt sevi, iekustināt savus locītavus, savus muskuļus izjust un sagatavoties tieši šai te galvenajai treniņa daļai. Tāpēc iesildīšanās laikā nebūtu vēlams sev nodzīt līdz nogurumam, pamodinam sevi, sagatavojamies. Iesildīšanās var atšķirties nedaudz atkarībā no tava ikdienas ritma. Ja tev ir vairāk sēdošs darbs, iespējams, tev iesildīšanās aizņems nedaudz vairāk laika. Un, ja tev ir aktīva ikdiena, tu atnāc sporta zāli, iespējams, tu jau esi nedaudz silts un tava iesildīšanās nebūs tik gara. Iesildoties, klausamies savā ķermenī, sakojam līdz savai pašsajūtai un daram to priekš sevis. Tātad tik, cik tev ir nepieciešams, tik arī tu iesildies un ķeramies klāt.
Atgādini, ka iesildīšanās mērķis ir sagatavot sevi treniņam, tāpēc, ja tev liekas, ka tu vari izdarīt kaut ko ekstra, pakustēties nedaudz aktīvāk, tad tu to vari darīt, bet tas nav obligāti. Te ir pāris piemēri. Locītava izapļošanas daļa ir noslēgusies, tagad būs vingrinājumi ar dinamisko stiepšanos. Tad iesildīšanās laikā neveicam statisko stiepšanos. Statiskās stiepšanās ir tad, kad tu notur šo te iestiepiet kādu pusminūti. Tātad šādi te nav nepieciešama iesildīšanās laikā. Un nobeiguma daļā var izpildīt spēku vingrinājumus ar savu ķermeņa svaru, pieņemsim pietupiens vai atspiediens atkarībā no tā, kāds būs tavs treniņš. Ja tavs treniņš ir plānots kāju muskultūrai, tad tu veic pietupiens. Ja tavs treniņš ir plānots krūšu muskultūrai, tad tu veic atspiediens pret zemi. Bet, jebkurā gadījumā tu vari veikt tos abus, jo tas nebūs pa daudz. Lietas līst.
Nobeigumā sagatavojam korsets muskultūru, uztaisīsim planku, atkarībā pēc tavu sagatavotības. 2x30 sekundes vai 1x30 sekundes. Vadies pēc savu sajūtām, bet iesildām nedaudz arī korsets muskultūru. Un tas arī viss, tu esi gatavs vai gatava savam spēka treniņam. Atgādināšu, ka neviena iesildīšanās nav pilnīga, jo atkarībā no tavu mērķa, izpildāmajiem vingrinājumiem vai sagatavotības, tev var būt nepieciešama kāda specifiska vingrinājuma, tāpēc nebaidies meklēt vēl vingrinājumus priekš iesildīšanās un nebaidies pilnveidot savu iesildīšanās rutīnu un vienmēr meklēt jaunu informāciju, jo tikai mēģinot, mēs varam atrast to, kas tiešām mums strādā, kas mums tiešām palīdz. Bet es ceru, ka tev šis video palīdzēja. Ja tev patīk šī iesildīšanās, bet tu negribi klausīties manā runāšanā, es ieliku zemāk linku ar video, kur būs tikai vingrinājumu izpilde, un tu man nedzirdēsi. Veiksmīgi treniņi!